Čau, ir jau 274. diena. Un šodien ir konkursa rezultāti. Tā, apmaisīšu kārtīgi viss, lai viss ir godīgi. Ja? Konkursā piedalījās 140 dalībnieki. Kas ir daudz, es ņēmu visus par katram vienu komentāru, lai būtu godīgi. Un tad nu redzēsim, kā viņi paveicies. Tātad, ko var ielēmēt? Kārtis, ja? Kurus es jums nogādāšu. Un, ja vēlaties video ar mani, nofilmēsimies kopā kādā trikā. Labi, tā es domāju būs labi samaisīts. Un tagad pilnīgi godīgi metīšos iekšā, nestīšos un izvilkšu. Un laimīgais ir mazliet citādāk šovs. Kā man ir paveicies? Es tev būšu kārts un man būs video. Yes! Labi, tas bija tikai joks. Ja? Tu paņemšu? Tā, labi, tagad es tiešām godīgi samaisīšu. Ja? Man vairs tā. Man rokās nekā nav. Un es negribu arī redzēt, ko es izvelku. Tādēļ es aizvēršu šo ciet. Un tā. Un laimīgais ir Ance Jegore, kura uzrakstīja piedalos pirms 6 dienām. Ja, var redzēt kamerā? Tā, lai viss godīgi. Nevar. Nu, tad es uzlikšu uz ekrānu, būs tā bildīt. Tā, Ance Jegore. Tātad es ar tevi sazināšos, tu sazinies ar mani. Un tā mēs varam satikties, sazinoties. Tā visi parasti dara. Labi, tātad, lai jūs zinat, ka visas lapīs dažādas, te visādi, te ir Ričards, te ir Līva, te ir Līvuška, te ir Pauls, te ir Kristāps. Nu, es nelasīšu visus, bet, nu, te ir daudz dažādi. Un jums būs iespēja minēt nākošreiz. Ieva, tev jāsvāc. Ko? Šodien es jums parādīšu trika atklājumu pamācību. Ja? Ko jūs varat taisīt, jebkurā restorānā vienkārši paņemiet dakšiņu vai karoti. Paņemiet tā, ja? Paņemiet un salociet viņu. Jā! Un iztaisnojiet apkārt, jo nedrīkst bojāt restorānu īpašumu. Un redzat, viņa ir cieta normāli. Kā to paveikt? Jums ir vajadzīga tikai karote vai dakšiņa vai nezīts kaut kas tāds, ja? Tātad, jūs paņemiet, es jums rādīšu no sāna, bet nekad nerādiet citiem no sāna, visi redzēs. Uj, jūs apliekat karotei šādi roku un uzlieciet, redzat, īkšķi nelieciet aizmugurē, tad nesanāks. Nolieciet priekšā un otru roku šādi, ja, var redzēt, šādi virsū. Un tad trika noslēpums ir šāds, kad jūs tā kā no priekšas izstāst, ka jūs viņu locat, tad no aizmugurs karoti šeit, redzat? Tā, es vienkārši to liecat apakaļ. Un šeit ir rokas taisn augšā. Un izstāst, kad viņi tiešām locās. Un vēl izmantojot jūsu aktieru meistarību ar seju un tām vaipstiem un, jā, seju daudz maz. Tā kā, paņemiet, aplieciet un tad, saspiediet. Un no priekš izstāst, ka viņi saliekta, vai ne? Bet no sāna īstenībā viņi ir šeit. Un ja jūs gribat tā kā spēcīgāk šo efektu padarīt, ja jums ir apaišu galdskarotē, jūs varat paņemt kaut eiro un turēt rokā to eiro. Un tad iztīsies, ka jums augšā taču ir tā karote taisna. Un tad jūs vienkārši paņemiet un iztaisnojat viņu. Un tā viņi parādās, vai ne? Jā. Un tā to var izdarīt. Manai draudzenei ir ļoti dīvaina āda, jo tiklīdz viņa pasaka kaut ko nepareizu, viņai uzreiz parādās zilumi. Nu, dīvaina. Dīvaina meitene. Dīvaina āda. Meitene arī dīvaina.